Rudens Rīgas skolu kross ir pasākums, kas šogad jau 25. reizi norisināsies Rīgā. Taču šogad pasākumā ir izmaiņas. Proti, rīdznieku uz sacensībām ir aicinājuši arī novada skolēnus. Par to, kur un kā sacensības šogad norisināsies, mums sīkāk pastāstīs Skolu sporta federācijas pārstāvis Andris Luks. Varbūt jūs te varat pastāstīt sīkāk, kas ir šis skolu kross, kuro reizi tas notiek, kādas ir šo sacensību pamatprincipi? Kā jūs minējāt, tad šis pasākums notiek 25. reizi. Skolu sporta federācija iesāk ar krosu tādu jaunu formu. Šos te gadus atpakaļ tas ir kross stafets. Bet šogad maija mēnesī Jurim Beļinskim dzima ideja nedaudz izmainīt šīs sacensības un organizēt komandu sacensības. Tas ir Rīgas kausa izcīņas skolu komandu sacensībām, bet šīs sacensības ir atklātās. Tas nozīmē, ka var piedalīties arī lielo pilsētu un citu novada skolu komandas. Un tā bija tā otra vēlme apvienot šo Rīgas komandu startu ar pārējās valsts pilsētu un novada sacensību dalībniekiem un skolu komandām. Jo Rīgas komandas diezgan maz piedalījās šajās kross stafetēs. Viņiem pašiem bija individuālās sacensības, un tad, lai būtu šis dalībnieku skaits lielāks un būtu patiesāka aina, izveidotos pēc šīm sacensībām, kad Rīgas komandas, skolu komandas startē kopā ar novada komandām un lielo pilsētu komandām, tāda labāka forma. Un kross stafets mēs pārcēlām uz pavasari, kad parasti mums notika individuālās sacensības komandu vērtējumā. Un tādas ir tās izmaiņas būtībā. Varētu apgalvot, ka rīdzniekiem būs konkurence lielāka, vajadzēs vairāk pasvīst, lai pierādītu? Domāju gan, jo iepriekšējos gados kross sacensībās piedaloties Rīgas komandām, protams, kā jau es minēju, mazākā skaitā, viņām bija grūti cīnīties ar lauku novadu komandām. Ja? Un arī pasaules čempionātos, skolēnu pasaules čempionātos praktiski ir piedalījusies tikai viena skola no Rīgas savā laikā ar labiem rezultātiem. Toreiz bija pasaules čempionātā 96. skolas audzēknis, kurš izcīnīja uzvaru, zelta medaļu šajā sacensībās. Kāds ir prognozētais komandu skaits šī gada sacensībās? Grūti pateikt. Plāno, skaitot arī, protams, studentu komandas, jo tur arī ir pieaugušo komandas, un studenti var piedalīties uz 1500. Tad varbūt sīkāk pastāstīt arī, kur un kad notika šīs sacensības, un ar kur jārēķinās sacensību dalībniekiem, kādas varbūt trases īpatnības un tam līdzīgas lietas? Sacensības risināsies 4. oktobrī Rīgā, Arkādijas sporta bāzē. Tas ir Uzvaras parkā. Trases tiks iekārtotas tā, lai skrējieni nebūtu pa asfaltu, tad pa zālāju, kā tas pienākas kross sacensībās. Komanda, tad dalībniekiem ierašanās ir 4. datumā 2 stundas pirms sacensībām, kad saņems dalībnieku numurus un pieteikumi. Tad ir jāsūta galvenai tiesnesei elektroniskā formātā, un tad jau arī viss pārējais notiks. Sacensību pieejamā informācijā par sacensībām redzēju, ka distances būs no puskilometra līdz 10 kilometriem. Varbūt dažādas vecuma grupas, dažādas grūtības pakāpes. Visjaunākie ir 2002. gadā dzimušie. 2001. 2002. gads tie ir 4. 5. klases skolēni, un pēc tam pa 2 gadiņiem uz augšu, līdz pat vidusskolā ieskaitot. Sacensības ir organizētas arī tādā veidā, lai atlasītu labākās komandas, kuras varētu piedalīties kross čempionātos, gan pieaugušiem, gan junioriem. Atlase pasaules čempionātam šogad nenotiks, jo pasaules čempionāts notiks 2014. gadā skolēnu komandām. Tas nozīmē, ka droši vien nākošajā rudenī, ja šādas līdzīgas sacensības būs sevi pierādījuši un attaisnojuši, tad noteikti būs atlase arī pasaules čempionātam, kur jāskrien ir 3 kilometri meitenēm un 5 kilometri zēniem. Vai skolēniem ir iespēja piedalīties visu caur gadu dažādās krosa sacensībās? Krosa sacensības notiek rudenī un krosa sacensības notiek pavasarī.
novados un pilsētās ir dažādi šie sacensību grafiku un kalendāri. Citi rīko tikai vienu rudenī, citi rīko tikai pavasarī, citi rīko tur, kur skriešanas tradīcijas ir spēcīgākas, tur notiek 2 reizes mācību gada laikā. Jā, tā kā. Labi, liels paldies jums par sarunu un lai veiksmīgs pasākums!